Čau, esmu Ralfs. Esmu no 2021. gada. Es jums pastāstīšu par lauksaimniecību pēc 10 gadiem. Nākotnē lielākā daļa fermu ir ļoti modernas. Viņas izmanto saules baterijas kā enerģijas iegūs veidu. Arī traktori ir ļoti moderni. Viņi visi patērē mazāk degvielas un citas vidē draudzīgas vielas. Saimniecībā nopļautā labība tiek izkulta. Graudi nonāk rūpnīcās, kur tie vēlāk tiek pārstrādāti par miltiem. Bet salmi tiek kompostēti. Kompostējot rodas siltums. Šis siltums tiek novadīts uz biosiltumnīcām. Tur audzē gurķus, tomātus un visu kaut ko citu. Lauksaimniecība ir ļoti izplatīta Eiropā. Tu kaut ko aizmirsi. Nākotnē laukopība ir ļoti plaša. Tā ietver augkopību, dārzkopība, lopkopība un augļkopība un daudz citas dažādas izvēles. Vienmēr sakot, ļoti plaša izvēle. Lauksaimniecība ir ļoti labs veids, kā ietaupīt jūsu naudu. Ja jums ir sava ferma, vēģenerators, piemēram, arī dārzs un saules baterijas sistēma, tad jums nākotnē nevajadzēs uztraukties ne par ēdienu, ne par elektrību. Un starp citu, vai jūs zinājāt? Lauksaimniecība gadā apgroz 180 miljonus latu. Bet tas skaitlis ir tikai šobrīd. Nākotnē šis skaitlis paceļas daudzreiz uz augšu. Un Eiropa ir iecienījusi Latvijas preces. Tās ir graudaugi, grapši un citi. Ja grib dzīvot ekoloģiski un zaļi, lauksaimniecība ir labākais veids, kā to izdarīt. Pēc 10 gadiem. Un es atzīstu. Nē, es atzīstu, ka lauksaimniecība paver ļoti plašas karjeru iespējas. Es atzīstu, ka Latvijas nākotne ir lauksaimniecība. Lauksaimniecība vienmēr noderēs kā iztikas avots. Tiksimies pēc 10 gadiem!